Lai laba diena, lai Dieva svētība katram, kas šo klausās. Šī ir mana liecība, kas ir bijusi pirms ilgāka laika. Kādu virsrakstu tam varētu dot, kā Dievs ved no nāves dzīvībā, un tādā garīgā ziņā, laikam. Man tādā jaunībā, bērnībā bija gadi, kad piedzīvoju vardarbības skolā, vecāki bija šķīrušies. Es sāku kļūt par kristieti. Es arī dzīvē piedzīvoju arī, kā viens mācītājs aiziet no savas kalpošanas, citas ideoloģijas dēļ. Tā kā. Un tas viss man bija grūts, sāpīgs process. Un es arī vēl taustījos. Es tā kā zināju, ka Jēzus man interesēja, bet nepazinu, personīgi nebija sastapas. Jā, es klasē piedzīvoju arī diezgan lielu vardarbības, nemācēju sev pastāvēt. Bija kā iebiedēta. Un, jā, Dievs man arī tā pamazām ved ārā dzīvē no bailēm. Tā bija pirmā reize, kad es sastapu Jēzu, bija kāda lūkšana. Es jau kādu laiku biju sākus domāt, ka es negribu dzīvot. Un tajā lūkšanā vienā, es to teicu arī Jēzum, mums ģimenē bija tā, ka man bija šķiršanās sāpēm arī un bija emocionāli ļoti. Un brālim, viņš arī man nebūtu atbalstītājs tajā brīdī. Man pašam arī nekāja viegli. Un es tad vienkārši Jēzum to teicu, kad es negribu dzīvot. Un tad Jēzus man deva tādus vārdus, tā kā, kad es tev mīlu vairāk nekā tu pats sevi spēji mīlēt. Un bija tāda sajūta, tā kā, ka viņš man apskautu. Ne burtiski, bet bija kaut kāda, tajā brīdī es biju 100% pārliecināta, ka tas tā ir. Un tajā laikā kompasiņā kaut kas pagriezās pa 180 grādiem. Es tā kā sāku gribēt dzīvot. Tā doma, ja kaut kur ir kāds, kas man tik ļoti mīl, kad gribu dzīvot, centīšos. Kaut kādas lietas turpinājās, un tā iziešana bija lēna, bet vēl pirms kaut kādiem, man liekas, gadu pusotras, to piedzīvoju arī atbrīvošanu. Es jūtu un piedzīvoju arī, kā Dievs man bieži vien ved arī no tā, arī tādā psiholoģiskā garīgā ziņā, no kaut kādam tās nāves dzīvībā. Un bieži vien es piedzīvoju, kā Dievs man mierina nenogurstoši atkal un atkal, bieži vien atjauno, arī pat naktī guļot, kad no rīta ceļos un līdzībā runājot, tā kā kaut kāda tāda jauna žēlastība, jauna rīta. Es pateicīgi par to vārdu, kad redz, viss vecais ir pagājis un viss ir tapis jauns. Ka arī manā dzīvē tas tā ir. Paldies! Visvarenais Dievs, paldies, ka tavās rokās ir mūsu laiki. Laiks iet cauri ielai, laiks gavilēt. Paldies Tev, Kungs, ka pie Tevis nav laika, ka Tu redzi mūs savādāk, ka Tu redzi, Kungs, šīs lietas, ka Tu mūs jau redzi kā Tavus bērnus, kā pilnīgs dvēseles, Dievs, ka caur Jēzus Kristus upuri Tu uz mums lūkojies bez vainas, bez traipa. Paldies Tev, ka varam šo dzīvi dzīvot kā svētceļojumu un iet Tev tuvāk un nomest savas vecās drēbes kārtu pa kārtai, lai kļūtu par tiem, kādus Tu mūs redzi. Un paldies Tev, Kungs, ka nav nevienas bēdas, kuras šajā pasaulē nebūtu bez nozīmes. Tiešām paldies Tev, ka Tu esi arī apsolījis neuzlikt vairāk, kā mēs varam panest. Paldies, ka Tu esi uzticams un ka Tu neesi tāds ļauns kaut kur un skaties uz mums, redz, kā pamocīsies un tad būs labi. Paldies Tev, ka Tu pats nāc mums blakus un ka Tu cel mūs kā savus aitiņus uz pleciem un sadziedē mūsu brūces. Paldies, ka Tu ej mums pa priekšu un mēs dzirdam Tavu balsi. Tiešām, Kungs, šajā dienā kopā ar visiem klausītājiem lūdzu, Kungs, ka Tu palīdzi sadzirdēt Tavu balsi. Palīdzi saredzēt, Kungs, Tavas rūpes manā dzīvē. Palīdzi sekot Tev, Kungs, un būt drosmīgiem atsaukties. Šķiet varbūt dažreiz neloģiskiem aicinājumiem. Tiešām dod drosmi un dod arī Tavu klātbūtni, Kungs, ka mēs piedzīvojam un sajūtam Tavu vadošo roku.
kas mums šajā aizklaidīgajā pasaulē tik ļoti ir nepieciešams. Tik viegli var novērst uzmanību ar reklāmām un ar sociāliem tīkliem. Tiešām, ja es palīdzu izlausties cauri šim visam nevajadzīgam, stiprini mani tavos ceļos, novērs manas acis no niekiem. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balss ziņā savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.